Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā Okarte. Es gribētu zināt, nevis zināt, bet lai tu man pastāsti, kā tad īsti sākās tas viss pārpratums ar Vipi LV un to, ka, citēju, Anita Volmane noceļ puisi. Skatāmies tagad, jā. Nē, pastāsti man, kā tas sākās viss. Kā tas sākās? Nu, šajā procesā es iesaistījos, kad viendienas kaut ko tad darījos pa mājām un tā. Un man zvanīja no Mango, tā kā, laikam, žurnālisti, un tā kā izsauca uz interviju, uz telefonu interviju, un es tagad eju un klausos, ko man stāsta, un tad viņi stāsta zilus brīnumus, kad viņi prasīja, ir ierakstīts tā kā Vipos LV portālā raksts, kur, kā tu teici, Anita Volmane noceļ puisi, un tur bija... un es klausos un brīnos, un es viņam prasu, jūs nopietni to tagad tā man sakat, vai tas tāds joks, un tā viņi saka, nē, viss tur ir. Un nosauc vārdu, uzvārdu, to visu stāstu, es tur precīzi tāds tekstā bija rakstīts, es neatceros, gan jau tur varēs redzēt, bet, es bišķi nošakējos, un es viņam prasīju, vai tiešām tā tik viegli var cilvēks kaut ko izdomāt un aizsūtīt, un es viņam teicu, paldies, ka vismaz jūs man piezinat un pajautājat, vai tā ir, un tā nebija, un tās bija pilnīgas muļķības, un tad... Jā, tad es pēc tam redzēju to rakstu, ko Mango bija uzrakstījis. Paldies viņiem, ka viņi arī tā kaut ko sakarīgi uzrakstīja. Tieši pēc tava aicinājuma pie mums ieradās arī visa stāsta vaininieks. Tāpēc paskatīsimies kādu stāstu. Jā. Plus. Piedāvā Okarte. Sveiki. Tu esi tas puisis, jā? Jā. Sūdīgi tev. Tas tev. Jā, paldies. Kā iet? Atkarībā kādā ziņā. Tajā jomā, kāpēc esmu šeit, diez cik labi nav. Galvenokārt tāpēc, ka tāda situācija vispār ir izsanākusi. Diemžēl manas vainas dēļ. Sākās situācija pagājušajā nedēļā. Sākās, bet tā ilgi risinājās? Nē, kāpēc tas vispār viss sanāca? Dēļ pagājušās nedēļas ballītes. Principā bija tā, ka tad, kad es pirmoreiz ieraudzīju to jauko rakstu, jauko pēdiņās, tas bija tā kā pārsteigums arī man, jo es īsti nesapratu, kāpēc viņš ir tapis. Un pēc tam es sapratu, kāpēc viņš ir tapis. Tapa viņš pagājušajā nedēļā, kad ar draugiem bija tāda kā ballīte, un ballītes laikā, protams, ka bija arī alkohols. Un tā kā es principā nedzeru gandrīz nemaz, tad pietika ar pavisam nelielu daudzumu, lai sastrādātu muļķības. Un tās muļķības tika arī uzrakstīts, jā. Diemžēl. Kāds kaut kāds pamatojums, vai tas tagad viss notiek uz alkohola pamatu un reāli neko neatceries un viss kārtībā? Nē, kārtībā nav, un tāpēc arī tā kā ar mani sazinājās. Draudzene nerakstīja to? Nē. Pats to rakstīja? Kāpēc tieši es nezinu, ir vēl miljards citu meteņu vispār pasaulē, kā mums ir kaut kāda saistība? Nē, tur tā lieta, ka nav saistība. Kāpēc? Es atceros, ka gāja koncerts, un kā es pieņemu, ka varbūt es redzēju, es tiešām neatceros, ka es pieņemu, ka es redzēju tā kā jūs, un tad tāpēc, bet kāpēc es izdomāju rakstīt kaut kur, vai tā bija mana ideja, vai tā nebija mana ideja. Gan jau, ka bija, ja es rakstītu, tad visticamāk tā bija mana ideja. Bet tur jau vai tad nebija tā, ka tur tas raksts bija tā kā no meitenes rakstīts? Nē, to viņi paši rakstīja. Tad es pieņemu, ka es esmu arī tā kā rakstījis anonīmi. Un tev vispār ir draudzene? Tur bija rakstīts vārds, uzvārds. Man ir draudzene. Un kā viņi jūtas? Protams, ka viņi nav apmierināti. Tur taču bija draudzenes vārds, uzvārds arī. Bet cik es sapratu, to rakstīja tā kā meitene, ne? Ka meitene, ka tu vienkārši tu tā kā sieviete rakstīja? Acīm redzot, jā, jo man draudzene tur toreiz nemaz nebija. Tev ir draudzene, jā? Tu gribēji populārs? Nē, es negribu populārs. Es vispār gribu tikt vaļā no šitā nesmīkuma. Tu gribēji padarīt savu draudzeni tā kā greizsirdīgu? Tu zināji arī savā alkohola reibumā, ka to ir tā kā krimināla apdēļ? Tagad es to saprotu, tad acīm redzot, es to nesaprotu, jo ja es būtu sapratis, protams, ka es to nebūtu darījis. Man arī ir neliels jautājums, gribu Ancītei palīdzēt. Tev naudu saņēma par to? Es? Zini, kā informācija, es prasu. Vipiem LV, tu daudz saņēma? Var jau naudiņu dabūt ar šādi tad. Nē, es nesaņēmu, un arī nevajag. Neko man nevajag. Pilnīgi noteikti, ka nē. Tu nevar dzērumā izdomāt tādas lietas.
Aizsūtīt uz vipiem, epastus. Tu nevar dzērumā izdomāt tādas lietas. Es nevaru pat uzrakstīt skaidri neko. Tieši tu neko neatceries, ne tādu kondīciju, ka... Nē, es zinu, es atceros, ka bija, ka process bija, bet, manuprāt, es to darīju viens. Nu, reāli, tāpēc, kad es arī esmu runājis ar tiem cilvēkiem, kas tur bija. Bet neatceries, kā tu viņu atceries. Pagaidiet, tas tusiņš bija mājās? Jā, pie manis. Tātad, es nedaudz iejaukšos. Tu zini to, ka Anetes mamma vēlējās, lai tu atvainojies Anetei. Ja tu to vēl neesi izdarījis, to tā būs iespēja sarunas beigās tātad izdarīt, un tad vai Anete piekritīs vai nepiekritīs. Otra lieta ir tā, ka Anetes mamma ir gatava iet uz pilnu banku, un tātad kaut vai līdz krimināla procesa ierosināšanai un lai šo lietu izmeklē. Vai tu esi gatavs tātad uzņemties visu vainu un stāties tiesas priekšā? Jo krimināla procesa netiks ierosināts, cik es saprotu, līdz brīdim, kamēr netiks raksts izņemts ārā no vipiem. Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā O-karte. Krimināla process un daudz vēl dažādas bargas lietas. Anetei gan tāda domīga seja. Ko Ancīt? Vēlreiz uzvilkos. Jā? Nu, vārds, pilnīgs svies. Nu, kā? Nu, ko mēs pēc šīs sarunas visi sapratām? Mārtiņ, ko tu? Mēs sapratām, ka viņš melo, jo sākumā viņa draudzene sauca Līga, bet tad, kad mēs gribējām piezvanīt viņa draudzenei, viņa jau sauca Lelde. Tad mēs viņai zvanījām, un viņa pateica, ka viņa vispār nepazīst tādu puisi, un tur nomet klausulu. Tad, kad mēs prasījām, cik viņa draudzenei ir gadi, viņš teica, ka viņai ir 18, bet viņai tomēr bija 19. Un līdz ar to, baigi stulba situācija īstenībā bija, jo viņš atnāca tā kā atvainoties, bet man liekas, viņš īsti nesaprata, ko viņš Anetei tā kā nodarījis, jo, kura meitene gribētu, lai vienkārši raksta, kad viņa vienkārši guļ ar kaut kādu puisi un vēl noceļ, tas ir briesmīgi. Nē, es pilnīgi kaut kā tagad paskatījos uz to visu no malas, un kaut kā likās tagad, ka viņš melo tajā mirklī, kad es biju tur. Man likās, ka varbūt tiešām viņš nemelo, un viņš ir paties, un bija prieks par to, ka viņš ir saņēmies un atnācis tā kā atvainoties, bet tagad es tā skatos to visu, kaut kā tiešām tur kaut kas nelīmējās kopā. Un tas, ko es arī teicu, tad, kad vienkārši Ancītim palēmējās ar to, ka viņai ir aizmuguri, ka tu esi Hari, un kad ir cilvēki, kas palīdz, jo ir šausmīgi daudz tādu cilvēku, par kuriem vienkārši raksta, tad jau jebkurš var uzrakstīt kaut kādu rakstu, ievietot VIPLV, un tad tas cilvēks viens pats un nevar nekā cīnīties. Un tad arī mums radās tā ideja, ka it kā no vienas puses tā kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kur nonākuši šādā situācijā, ierosināt to kriminālu lietu, tā kā iet pilnu banku līdz galam, vai otrs, piedot viņam, jo, cik es sapratu, viņš tur tāds labs students un tur studentu padomēs, un kur viņš tur jāiet, nē. Ancīt, kā tu tur būs arī pēc šīs stāsta noskatīšanās? Es arī domāju, ka šovakar to līdz galam nepateikšu. Es domāju, mēs tur es vēl parunāšu ar saviem, es domāju, arī vecākiem un tā. Tāpēc, ka tas nav normāli, ka kāds var būt tik vienkārši, ka tu vari kaut ko tādu izdomāt. Un tas īstenībā diezgan aizskaroši ir. Jā. Es nezinu, kā. Zini, kāds teiciens ir? Jā. Labāk nekustini, lai viņš nesmet. Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā O-karte.